Ja man jautātu, ar ko man asociējas dziesmu un deju svētki, es noteikti atbildētu, ka ar tautsdeju dejotājiem. Kāpēc? Jo es arī pats kādreiz gāju tautas dejās, un man šis žanrs ir īpaši tuvs. Turklāt tautsdeju dejotāji vienmēr izcelsies ar saviem košajiem apģērbiem, lielajiem smaidiem un īstu latviskuma sajūtu. Tāpēc šodien es esmu atbraucis uz Stukumu, kur notiks koprepertuāra apgāves skata. Ar kādām sajūtām gaidi šos dziesmu deju svētkus? Satraukums ir īpaši tagad pirms skatas, bet repertuāru mēs zinām. Galvenais ir veikt un domāt par to, ko mēs darām uz skatuves. Bet katrā ziņā ar nepacietību gaidām. Kas ir pats foršākais gatavojoties svētkiem? Mēģinājumi, es teiktu. Tas jau, protams, kā kuram kolektīvam, bet es teiktu, ka pie mums Dzirkstīs katrs mēģinājums ir tā kā svētki gandrīz. Mēs labi pavadām laiku, mācāmies repertuāru, tā kā mēģinājumi. Cik dejas esat apguvuši īpaši svētkiem? Īpaši svētkiem ir 7, kas it kā izklausās daudz, bet mēģinājumos atkārtojot nav tik slikti. Mazie danso pastalās, lielie danso zābukos. Vai zināt, kāpēc? Nav taisnība, arī lielie dejo pastalās. Bet, ja mēs tā ļoti precīzi skatītos, tad pastals ir vairāk tāds darba, apģērba gabals, jeb apavu sastāvdaļa un zābaka un kurpes. Tās jau ir tāda vairāk štātēšanās un droši vien, kad arī senos laikos bija nedaudz dārgāks. Un līdz ar to atļāvās, tad, kad jau tā kāja ir nostiprinājusies izmērā. Vai jūs pats arī esat piedalījies šādā pasākumā? Jāsaka tā, ka tajā mirklī, kad biju pats dejojis skolas kolektīvā līdz 9. klasei, tad es biju starp tiem deju kolektīviem, kuri, diemžēl, netika uz stadionu dejošanu. Bet pēc 9. klases es sāku dejot jau pieaugušā ansamblī, tautsdeju ansamblī Līgo. Un no tā mirkļa tad es esmu piedalījies pieaugušo deju svētkos, bet jāsaka, ka kā virsvadītājs man ir bijusi pieredze gan strādāt stadionā, darboties ar dejotājiem, gan arī Mežaparka lielajā estrādē, jo tur arī piedalās dejotāji. Ar ko šī gada svētki atšķirsies no iepriekšējiem gadiem? Man liekas, ka šie būs ļoti, ļoti īpaši svētki, tāpēc, ka iepriekšējie tādi pilnas jaudas skolu dziesmu un deju svētki notika pirms 10 gadiem, jo pirms 5 gadiem, kad tie bija ieplānoti 2020. gadā, tad bija pandēmija un šie svētki tā kā pārcēlās un tad notika dažādas aktivitātes sociālajā vidē un televīzijā, bet tāda pilna mēroga svētki, tie tagad ir pirmie pa 10 gadiem skolu jaunatnei. Un man šķiet, ka ar to vien jau viņi ir tādā ļoti, ļoti īpašā zīmē iezīmēti. No kurienes jūs esat un kā sauc jūsu kolektīvu un pastāst par savu kolektīvu? Mēs esam Zantas pamatskolas 5. līdz 9. klašu deju kolektīvs. Un mums ir skaistākie tērpi, kā jau jūs redzat, un mums ir stiprs kolektīvs, mēs viens otru atbalstam. Vai zini, cik apģērba elementi ir tavā tērpā? Mēram 9, man šķiet, ir sakta, krekls, veste, svārtki, baltās zeķes, pastels un lentes, kas ir matā. Mēs ejam zīmējumus, aiziet diagonāli. Atceramies lūdzu par Santu un Ernestu, viņi arī cilvēki. Jā, viņa centrs ir iezīmēts. Ja jūs skaisti noturēsiet, tad arī būs. Nākamais. Ko jūs darat nākamo? 2 diagonālas. Un tās diagonālas ir jānopūt, nevis jāpārvēršās par to. 2 vai nu? Jā. Nākamais. Ko jūs darat? Trīpiņas. Atceramies, kā mēs aizjam, kā mēs atvadamies no meitenes, kā mēs pagriežamies. Kad džekiem 2 sitieni un 2 soļi. Meitenēm 2 soļi, 2 sitieni. Nākamais. Kādos pasākumos piedalīsies tautsdeju dejotāji? Skatuviskās tautsdejas dejotāji piedalīsies tautsdeju lielkoncertā Es atvēru Laimas dārzu Daugavas stadionā. Tad vēl ir plānots lieluzvedums Viedvasara, kas notiks, kā tagad tas jāsaka pareizi, nevis arēnā Rīga, bet Jāmi arēnā. Un tad vēl noslēguma koncerts Mežaparka lielajā estrādē Te Aust.
šobrīd katra novada tautas dejotāja vēl kā savu novada tautas tērpus, vai tomēr arī ir tāds neliels miks? Braukājot pa skatēm un pavērojot, kādos tautastērpos kolektīvi dejo, man gribētos teikt, ka ir diezgan izteikti tas, ka novados cilvēki lepojās tieši ar to savu piederību savai vietai un savam tautastērpam. Ir, protams, arī tādas vietas, kur labprāt uzvalk arī cita novada tautastērpus, lai pasvītrot varbūt kādas dejas tādu raksturu un tā. Bet man personīgi tās īpašākās sajūtas ir tad, ja es aizbraucu, piemēram, uz Latgali un uz Rēzekni, un es redzu, ka tur dejotāji ar tādu godu un lepnumu nes savu novada tērpu. Un kādi ir jūsu galvenie kritēriji, skatoties uz tautas deju dejotājiem? Šitais ļoti komplicēts jautājums īstenībā. Ja es esmu vienkārši koncertā vai pasākumā, kuras varu vienkārši kā skatītājs sēdēt un baudīt, tad es, protams, skatos tikai uz emocijām un tikai uz to atdevi, ar kādu dejotājs ir kāpis uz skatuves. Bet šeit mēs esam tādā grūtā pozīcijā, un mums ir jāliek vērtējums, un mums ir jāvadās pēc nolikuma punktiem un pēc kritērijiem un pēc tā visa. Un īstenībā tas ir diezgan sarežģīti, jo ļoti bieži, kad gribās to pildspalvu nolikt malā un baudīt priekšnesumu, bet ir jāievēro nolikums un kritēriji.